Honor is the language of heaven. Un es teicu, ka slavēšana, godināšana ir debesu valoda. Because everything in heaven is circling around the Lamb upon the throne. Tātad, jo debesīs viss cirkulē ir vērsts uz ģēru tronī. And they honor him. Un viņi godina, slavē. They honor God. Viņi godina Dievu. Worship is agreeing with who God is. Slavēšana ir piekrišana tam, kas ir Dievs. Sirsnīgi jūs sveicu šajā saulainajā dienā. Šodien pie mums notiek atmodas konference. Johannes Hartls ir atbraucis pie mums no Vācijas. Viņš ir ļoti pazīstams runātājs, evanģelizētājs. Viņš ir organizējis nepārtrauktas lūkšanas namu Augsburgā. Un tieši šī nepārtrauktā lūkšana ir arī mainījusi atmosfēru pilsētā, jo ir samazinājusies noziedzība, nav vairāk piefiksēta prostitūcija. Ar vārdu sakot, Dieva klātbūtne pārveido apkārtējo realitāti. Viens ir kļuvis skaidrs, ka panākt atmodu, tādu vispārēju atmodu, valsts mēroga atmodu, ka tas ir milzīgs izaicinājums un tas nav vienkārši. Un tam ir vajadzīgi vairāki tādi priekšnosacījumi. Pirmais priekšnosacījums tas ir, lai būtu kristieši, kuri paši ir pamodušies un kuri, kā mēs teikt, ir visu likuši uz vienas kārtas, kuri ir atklājuši Dieva valstību kā pašu dārgāko pērli un savu dzīvi ir pakārtojuši tieši Dievam, ka Dievs, Jēzus Kristus, ir viņu dzīves centrā un visi lēmumi izriet no šīs, var teikt, opcijas. Tā atmoda var sākties tad, ja šie apzinātie kristieši, kuri paši ir aizdegušies, ir nevis izolēti viens no otra, bet ja viņi nāk kopā un kopā meklē Dieva gribu, kopā meklē to vīziju, kas ir Dieva dota, jeb kas ir Dieva sirdī attiecībā uz Latviju. Tas būtu pirmkārt. Otrkārt, tā ir apkārtējās sabiedrības sagatavošana, jo mūsu sabiedrībā ir daudz stereotipu, aizspriedumu un tādas negatīvas bagāžas attiecībā pret kristietību un attiecībā pret baznīcu. Un līdz ar to ir vajadzīgs sākumā tā kā attīrīt teritoriju no sārņiem. Tas ir cilvēku prātus un cilvēku sirdis. Tā kā sagatavot, līdzīgi kā Jānis Kristītājs, kurš sagatavoja tautu Jēzus atnākšanai. Un, protams, tas ir saistīts ar to, ka mums ir nepieciešams, lai mēs esam nevis kaut kādā tādā mākslīgā veidā, bet dabiskā veidā, lai mēs esam klātesoši masu medijos, lai mēs esam klātesoši sabiedrībā, lai mēs paužam viedokli, lai mēs neklusējam. Un tad, kad lūk, ir šī jau augsne sagatavota, tad var nākt tā uguns, kas nāk no Dieva, lai aizdedzinātu cilvēku sirdis. Un vēl viens priekšnosacījums atmodai, tā ir vienotība kristiešu starpā, tā ir kristiešu sadarbība, kas notiek arī šeit, šīs konferences ietvaros, ka tad, ja mēs vienā balsī dodam liecību par Jēzu Kristu un mīlam viens otru, būdami arī dažādu konfesiju pārstāvi, tas pārliecina apkārtējo sabiedrību, ka patiešām Dievs ir mūsu vidū. Es ticu, ka ir iespējama atmoda. Un tad notiek kaut kādas arī pārmaiņas iekšējā cilvēkā, ko mēs paši savā spēkā nevaram izveidot, bet nāk šis brīnišķīgais pieskāriens. Un tā praktiski es to redzu, ka ir līdzīga sapulce kā šeit vai kā dziesmu svētki ir. Un cilvēki pilnīgi skaidri nāk ar domu, ka viņi atdod savas sirdis, katrs blakus stāvētājs un visi kopā kā vienu veselu atdod Dievam caur Jēzu Kristu. Un tā ir derība, tās ir līgums, tās ir attiecības. Un Dievs no savas puses dara, ko viņam patīk darīt.
un es ticu un zinu, ka viņš liks savu garu, savu dzīvības spēka garu cilvēkos un būs ļoti savādāk un būs spēks. Jā, atmoda nāk caur pielūgsmi, caur brāļu mīlestību, caur gavēņiem, caur grēku nožēlu, caur mūsu visu mazajiem darbiem. Ko mēs katrs darām, tas ir svarīgs, kā skudru pūznis, mums katram savs darbiņš, un ja mēs slavējam, lūdzamies katru dienu, sākam ar minūti, ejam tālāk, un atmoda Augsburgā ir un nāk uz Latviju, un ir Latvijā, un būs vēl vairāk. Ja skatīsimies uz kungu, redzēsim viņa skaistumu, spožumu, atspīdēsim viņu, tā iesim uz priekšu. Johannes ir izcils šī kontinentā, kad visi lūkšanas nama vadītāji šī kontinentā pulcējas, viņi pulcējas Augsburga pie Johannesa, jo viņš ir dziļš un vienkāršs, viņš ir ļoti talantīgs un tur augsta kvalitāte mūzika, bet arī liela vienkāršība un liela mīlestība un draudzīgums. Un mums ir liels gods, kad Johannes atbrauc, un viņš varēja parunāties ar arhīpskapiem. Un cerams, ka nākošreiz, ka kaut kas līdzīgs šī sētajā Jērakalna, Dzegūžkalna vietā, kur agrāk bija lūkšanas par atmodu, notiks konference, kad būs vēl vairāk cilvēku, būs vēl ekumēniskāk, būs vēl vairāk pielūgsmē un vēl vairāk svētība visiem. Pasaulē nav atrisinājums izņemot caur Kristu, un Kristus darbojas caur viņa ticīgiem. Tāpēc mēs esam nepieciešami kā trauki, un tāpēc mums jābūt pielūgsmē, lai Dievs mūs piepilda ar sevi, ar savu skaistumu, atņem baiļu garu. Un tā pirmā lieta ir, ko es tā saprotu, kas ir pazīme, ka Dieva darbs vai Dieva atmodas darbs var sākties, ir, ka mēs atrodam sadraudzību ar savu kungu. Nevis vienkārši skrienam darīt viņa darbus, bet mēs satiekamies ar viņu, komunicējam ar viņu, mīlam viņu, respektējam viņu vairāk nekā visu citu cilvēku viedokļus, un galvenais, ko gribam izdarīt, izpatikt viņam savā dzīvē. Ja vien kristiešu dzīve, galvenais motīvs, kāpēc viņš virzās, kas viņu motivē no rīta celties un iet, ir tas, ko Dievs ir ierunājis viņa sirdī, ko Dievs grib, lai viņš izdara. Tas, kas Dievam ir svarīgs, tad, manuprāt, tā ir pirmā pazīme, ka tajā zemē kaut kas tuvojas. Un, protams, arī kristiešu sadraudzība, kad mēs vairs nešķirojam, kurš no mums ir labāks, kurš lielāks, kurš svētāks, kurš pareizāks, bet mēs visi skatāmies uz kungu Jēzu un daram viņu prātu. Tas ir otrs milzīgs solis uz to, lai šajā zemē sāktos lielais Dieva darbs. Un trešais pēdējais solis, manuprāt, ir tas dzirdēt svēto garu, padoties viņam. Un šķiet varbūt darīt ne tās pašas pareizākās, ne tās pašas strateģiskākās lietas, bet tieši to, ko svētais gars ir ieteicis, ko viņš ir licis un kur vadījis un darīt to, tad, manuprāt, tas jau gandrīz vai ar ausīm var dzirdēt, ar garu ausīm var dzirdēt, ka tie atmodas lielie padebeši ir nobrieduši un tuliņ sāksies vēlīnais lietas. Pāvils saka, Our outward man is decaying. tad viņš saka, ka mūsu ārējais cilvēks sadilst. Have you realized that this is true? Vai jūs esat kādreiz par to domājuši, ka tā ir taisnība? There are parts of you that just get older Ir jūsu ķermeņa daļas, kas vienkārši arī patiešām kļūst vecākas, or whiter vai arī kaut kas kļūst tāds baltāks, or slower. vai kaut kas kļūst jūsos lēnāks. You know, in our world there are many things that drain your energy. Un ir tādas ļoti daudzas lietas, kuras paņem no mums enerģiju. So Paul says, Pāvils saka, you need to know how to restore your energy. jums ir jāzina tas, kā atjaunot šo enerģiju. Under the eyes of people, Paliekot zem cilvēku skatieniem, there is stress, ir vienmēr stress, there is work. ir viss kaut kas kā darbi. Under the eyes of God, Zem Dieva skatiena there is new creativity, ir pilnīgi jauns radošais gars, new ideas, jaunas idejas a new guidance. un jauna vadība. Under the eyes of God, Un zem Dieva skatiena there is boldness. ir arī drosme. You can be free. Tu vari būt brīvs,
And under the gaze of God, un zem Dieva skatiena there is fresh energy. ir pilnīgi svaiga enerģija. Friends, this is what I found all the Draugi, time. tas ir tas, ko es vienmēr atrodu no jauna. If I expect other people to be my source of energy, Ja es sagaidu, ka citi cilvēki kļūst par manu enerģijas avotu, I'm lost. es esmu pilnīgi pazudis. Other people cannot be your source of energy. Citi cilvēki nevar būt mani enerģijas avoti. Learn to get your tank filled by His presence. Iemācieties uzpildīt savu tvērtni ar Dieva klātbūtni. If you expect the praise of people to be your motivation, Ja tu sagaidi, ka citu cilvēku uzslavas būs tava motivācija, you're a poor guy. tu esi nabaga cilvēks. Because the praise of man is here today and gone tomorrow. Tāpēc, ka cilvēku slava šodien ir šeit, bet rītā jau viņas vairs nav. Today everybody will praise you. Šodien varbūt viss tev slavēs. Tomorrow you will be forgotten. Arī tā varbūt tu jau būsi aizmirsts. That's how human beings are. Tas ir tas, kādi ir cilvēki. Human love is weak love. Cilvēku mīlestība ir vāja mīlestība. Divine love is all-sufficient, strong love. Dievišķā mīlestība savukārt ir pilnīgi pietiekama mīlestība. Learning to live under the gaze of God Iemācoties dzīvot zem Dieva skatiena, sets you free from the fear of man. dara tevi brīvu no bailēm no cilvēkiem. We say no to comparing to others. Mēs pasakām nē salīdzināšanās ar citiem. We choose boldness. Mēs izvēlamies drosmi. We say no to shame Mēs sakām nē kaunam and say yes to I'm a beloved child of un God. sakām jā tam, ka es esmu mīļotais Dieva bērns. No matter how well I do, Un nav svarīgi tas, cik labi man viss veicās. you love me and this is Tu enough. mani mīli un ar to ir pilnīgi pietiekami. This is the kingdom of God lifestyle. Tas ir Dieva valstības dzīves stils. That's the lifestyle called the fear of God. Tas saucās dievbijības dzīves stils. Not afraid of God. Nevis tā kā bīties Dievu, baidīties no But fear viņa, of God means bet dievbijība nozīmē God's opinion Dieva uzskats par manīm is more ir important than daudz human's svarīgāks opinion. nekā cilvēku viedokļi par manīm. God's opinion Dieva viedoklis is more ir important than what people svarīgāks say. nekā cilvēku viedokļi. Tas, ko viņi Sometimes saka. we get so nervous. Dažkārt mēs kļūstam tik nervozi. Have you heard what this Hei, person vai has tu esi said? dzirdējis, ko tas cilvēks teica? Have you heard what this person has said? Tu dzirdēji, ko viņš teica? Really? O, tiešām. She has said that. Viņa tā teica? Ei, Who cares what she nu, bet said? kāda starpība? Kam rūp tas, ko viņa teica? You know, when you die Vienalga, tā, kad tu nomirsi, and you stand before the un throne of tu God, stāvi Dieva troņa priekšā, God will not ask your neighbor Dievs neprasīs tavam kaimiņam, what he thinks about ko you. viņš domā par tevīm. There is only one opinion that Ir counts. tikai viens uzskats, kam ir svars un nozīme. Or imagine a bride Vai viņam iedomāsimies līgavu on the day of her wedding. savā kāzu dienā? If a guest says, Ja, pieņemsim, kāds no viesiem Oh, saka, I don't like the way you tu look." zini, man kaut kā nepatīk tas, kā tu izskaties. who cares? Kam tas rūp? For the bride, Līgavai only one opinion is tikai ir important. viens svarīgs viedoklis. If the bridegroom says Vai she's viņas beautiful, līgavaini saka, ka viņa ir skaista? a bride wants to please her bridegroom. Līgavai ir viņa vēlās patikt savam līgavainim. She has eyes only for him. Viņai acis ir pavērstas tikai uz viņu. I tell you something. Es jums kaut ko pateikšu. You are part of the bride of Christ. Tu esi Kristus līgavas daļa. And Jesus calls her bride beautiful. Un Jēzus sauc savu līgavu par skaistu. Jesus calls you Viņš beautiful. sauc tevi par skaistu. Because if you want to be, Tad, ja tu izvēlies būt, and if you accept what Jesus did for you, un ja tu pieņem to, ko Jēzus par tevīm domā, then you can live here. tad tu vari dzīvot šeit. You can choose Tu to vari live here. izvēlēties dzīvot šeit. You can refuse Tu vari to live under atteikties, the eyes of man. atteikties dzīvot zem cilvēku skatieniem. I invite you to stand up now. I Tagad want es to pray jūs with you. uzaicināšu piecelties. I want to finish in prayer.
dziesmu, izdziedi savas slāpes pēc viņa. Atver sirdi